Esmu Keitija Grende, audiovizuālās mākslas un mēdīju mākslas programmas direktore. Šodien esmu kopā ar jau absolventu Evelīnu Staludzāni. Labprāt uzdot dažus jautājumus Evelīnai par visu studiju procesu, jo viņa ir šeit bijusi 3 gadus. Evelīna, pastāsti, kāpēc izvēlējies tieši šo programmu? Man iekšēji radās tā vēlme stāstīt un radīt stāstus priekš citiem cilvēkiem un ļaut viņiem iespējams aizdomāties par kaut kādām manām vērtībām un izprast vairāk viņus pašus. Un attiecīgi tās arī nonāca šeit, jo man patīk strādāt ar cilvēkiem, un šis, manuprāt, bija tāds labs instruments, kā to darīt. Vai tas dēļ, kā tu šeit nāci, tika sasniegts? Vai tagad ir tā sajūta, ka ir vairāk iespējas, vairāk tehniskas zināšanas, teorētiskas zināšanas? Pavisam noteikti jā, jo, manuprāt, šis bija ļoti labs fundaments tālākai nākotnē, jo tieši, manuprāt, RISABA iedeva ļoti labu fundamentu, jo es biju tas cilvēks bez jebkādām priekšzināšanām, un, attiecīgi, gala rezultātā es tiešām, manuprāt, ieguvu diezgan labu gan tehnisko, gan arī teorētisko bāzi. Man, protams, interesē, kas būtu tāds, iespējams, 3 gadu laikā bijis pats vērtīgākais, ko tu šeit esi ieguvusi, vai par to esi domājis, vai vari pastāstīt tiešām tādas vērtīgākās lietas, ko esi ieguvusi studiju procesā? Manuprāt, pats būtiskākais, ko es iemācījos no mūsu dekāna Aigara Ceplīša, bija tas, ka iemācīties nebaidīties būt neērtai un stūrgalvīgai. Jo no personiskās pieredzes var teikt to, ka tiešām es meklēju režisoru kontaktus, es tiešām zvanījos, rakstījos viņiem, lai iegūtu prakses. Arī tiem pašiem aktieriem tur rakstījos un prasīju, hei, vai jūs varētu izpalīdzēt studentu projektā, un, diemžēl, bez atlīdzības, jo tas ir studentu projekts un tiem pašiem masas skatiem. Un tas, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, kas noderēs tālāk dzīvē, jo tev ir nepieciešama tā stūrgalvība un dažkārt tas nērtums. Tā ir. Bet, svarīgi kādu nolūku. Ja tas ir mākslas vārdā, tad, manuprāt, tas ir pieņemami un tas ir labi. Interesanti, ka tu izcēli arī tieši tādu, es pat to sauktu par drosmi, iet un darīt, jo būt māksliniekam, tas ir drosmīgi. Un tas droši vien arī, es varētu piekrist, ir tas, ko arī jūs iemācāties studiju laikā, ka bez tādiem kontaktiem, bez jautājumiem, bez sadarbības ir grūti būt vienam. Līdz ar to arī mans nākamais jautājums par kontaktiem. Pastāsti, kādi kontakti studiju laikā, ja atnāca viena ar vēlmi būt režisore, tagad absolvējot, kādi kontakti, kas tika iegūti studiju laikā? Visam noteikti, jā, manuprāt, man palaimējās iegūt fantastisku praksi Dailes teātrī, un vairāk tieši tā būt teātra vidē, un tad, attiecīgi, vairāk iepazīt tieši to jomu, kur man arī kontakti bieži vien tieši noderēja pēc tam tieši audiovizuālajā sfērā, tieši attiecībā uz skaņu, par ko arī tapa mans bakalaura darbs. Un, jā, arī, protams, ar aktieriem, tiem pašiem režisoriem, no kuriem man ir iespējams vienmēr mācīties un arī vērsties pēc kādu padomu. Tas, tagad pati esi režisori. Jā, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi. Jā, un, ja es palūktu tā raksturot studentu, kas galīgi neiederētos šajā programmā, vai tu varētu to izdarīt? Es varētu. Manuprāt, tas būtu tas cilvēku tips, kas vienmēr starp 2 izvēlēm izvēlēsies to vieglāko ceļu, jo šis ceļš vienmēr ir kā pa kalniem, kā pa lejām, gan viegls, gan arī dažkārt ļoti izaicinošs. Un cilvēks, kas meklē, manuprāt, to vieglāko izvēli, tas nebūs viņam iespējams atbilstošākais ceļš. Evelīna, pastāsti, kādas praktiskās lietas iemācījies studiju laikā? Būtiskākais, manuprāt, tas ir tas pats darbs ar aktieriem. Viņu pasniedz gan Māra Liniņa, gan Aigars Ceplīts. Un Aigaram Ceplītim bija plaša pieredze tieši ar Amerikas darbu. Viņš strādājis Holivudā un Losandželosā. Manuprāt, tā bija ļoti vērtīga pieredze man kā studentam, kā arī, piemēram, padziļināties apgūt tieši scenāriju rakstīšanu no Leldas Kovaļovas un dramaturgiju, montāžu, animāciju arī, kas, manuprāt, ir diezgan interesanti, arī audiovizuālo žurnālistiku, un kas arī man palīdz savā ziņā tieši dokumentālajā darbā uz režijas virzienu. Un, jā, man personiski ļoti patika tas, ka, piemēram, mūsu universitātē ir pieejama tehnikas noma, tieši 24/7 vienmēr. Un arī man patika tas, ka, piemēram, tika nodrošināts kaut kādas profesionālās montāžu programmas, kas attiecīgi tev tieši ļāva tās montāžu prasmes iegūt visprofesionālākajās programmās, kā, piemēram, Adobe Premiere vai After Effects vai DaVinci Pro. Un, jā, jo personiski mājās viņas individuāli apgūt, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti un grūti.
Jā. Bet, Keitija, ja tev būtu jāpārliecina students 10 sekundēs nākt studēt šo virzienu, kā tu to darītu? Es droši vien sākumā pajautātu, vai tu nebaidies būt drosmīgs? Ja atbildi ir nē, tad es aicinātu nākt šajā vidē, kas, kā jau Evelīna pieminēja, ir pieejama 24/7. Video studija, montāžas telpas, skaņu studija, pieredzējuši pasniedzēji, starptautiski pasniedzēji, daudz tehniskas zināšanas. Tā ir vide, kur mēs ļoti jūs gaidām, esam atvērti un ar prieku gaidīsim šeit.